Labrīt! Labrīt! Mēs atskalējam pie kempera. Ārā ļoti skaista diena. Ejam četratā. Princese palika mājās. Bet jā. Aiziesim līdz kemperim, lai saprastu, kas ir, kā to sauc to. Tas, ko mēs tur iesim tagad darīt. Kur smejies? Tu būs cenzūra jāuzliek. Stāsti tu. Bampera labošana. Respektīvi, mēs gribam kaut ko darīt tādu, ko mēs nekad neesam darījuši. Informāciju esam sasmēlušies. Bet kā to pareizi dara, varam paskatīties tikai video. Bet, mums zaudēt nav ko. Ja mums sanāks smuki, vai ne? Jā. Ja mums sanāks smuki, tad jau mums varbūt bizīti varam vaļā. Jā. Bizīts. Centīsimies, lai viss ir smuki forši. Safučēsim, atbildēsim, apfilmēsim. Un tad jau varēs vairāk saprast, kas un kā un cik un visu pārējo. Esam atnākuši. Mēs draugi. Draugs rekurstāvs. Toms jau nosaka, cik traki būs. Vai ne? Es nezinu. Mums dabūt viņu ir grūti. Tur ir miljons. Labi, tad strādāsim arī ārā. Tev tīri vajadzētu šitā. Arī šito izgriezt. Izstās, ka jau viņš ir kaut kur griezts, varbūt. Tur ir sakniedāts. Jā. Pastāš no otras puses. Ir kur arī. Saplēsājas, ja? Nevar saprast, jā. Vakardien paskatījāmies dažus video, kur mums latvieši ņemās ar kemperiem. Un tad, jā, kādas viņiem ir problēmas. Par to vēl varētu iziet, bet šis gan ir stūrīgi. Jā, šis mums ir sāpe. Šī mums ir sāpe, bet šo var noņemt. Re, kur ir, redzi to? Re, kur ir skaviņas. Ja tu man šito jau var sataisīt, tad. Varbūt jānokļūt. Šitas ir sataisāns. Kur tu dabūsi viņam jaunu? Lietotu tikai nesasist. Sakniedāts. Jā, šis ir tāds sakniedāts. Neko darīt. Jā, bet šito bamperi aizmuklē sūdīt. Un tad toreiz saimnieks teica, ka viņam esot kritis ritens nost, un tad ritens kā gājis pa apakšu, tā arī ir sasitis. Un tāpēc tā ir sanācis pagaidām loks, un šie divi mums neliek mieru. Bet, manuprāt, šito var izdarīt mājās. Redziet, ja mēs ņemtu šito visu, vai ne, jaunu. Tas tikai pielikt viņš šeit. Aiziet pie Aigariņa, paprasīt mērlentu un vēlreiz pārmērīt, tā kā viņš mums bildēs lika pārmērīt. Vai šitā nebija? Mēs nepaņēmām. Mēs Aigariņam toreiz paprasījām. Aizēju. Dabūju metru mēru. Eju apakaļ pie Toma, lai Toms mēra. Jā, par tām loga būšanām. Skatīsimies. Mažēki vēl jā, bet ne tālāk.
Varbūt es ceru ļoti, kad atradīsies kāds, kas jau ārā Latvijā kādu velkamo. Un mēs varēsim nopirkt. Viens SSA stāv par 500 eiro. Jo tu man teici, ka varētu nopirkt un pārējus veselus lūgus pārdot. Tā kā tā. Uz smukais duksis. Man patīk. Mums jau pa iekšu šī varē. Labi. Tiekās vēlāk. Nē. Viņš tā arī noņemās. Brauc atpakaļ. Mums viņu nevajag numest. Viņš sliedīts, mēs jau no ielikt iekšā un viss. Mums nebūtu nekas jārauj ārā, nekas vispārīgi. Iekšā un gatavs. Mazā tūre. Mūsu jau izņemto. Tātad, ko es varu pastāstīt? Mums vajag jaunu logu. Mums vajag jaunu logu. Šos visus mēs aiznesām mājās. Reku, šeit arī visu aiznesām mājās. Pāršūsim, pārveidosim. Noteikti gribu nokrāsot šos skapīšus, jo viņiem varu rekur parādīt, nāk nost. Nevar ielīst. Vešķējumiem širāds te nāk nost. Es domāju, ka es viņus visus noplēsīšu, noņemšu. Darbs būs kaut kāds uz nedēļu. Un sāksies atvaļinājums, Toms būs vēl darbā, es šito visu izdarīšu. Un jā, daudz maz šo to pārkrāsot. Ja mums pietiks laiks, mēs varētu arī nokrāsot griestus. Stāsti? Sūknis ir rekur šitas. Rekur. Jā, bet tev ir krāsas jāliec uz priekšu. Nē, viņam bija tāda podziņa. Un uz priekšu riktīgi, jā. Un šis sūknīts mums nestrādā, diemžēl, kamēr Toms skrūvē nost. Viņš mani vakardien nobiedēja par to, ka netīrais ūdens. Ej, tu nost, es taču viņu nemaz neredzu, kur viņš ir. Ka netīrējam ūdenim. Kur viņš bija? Tā viņš jau mani sauc. Zilais vats nebija pievienots. Varbūt speciāli viņš bija atvienots. Varbūt viņš strādā. Bet to mēs tagad nepārbaudīsim. Mēs pārbaudīsim tikai pavasarī. Viņš varbūt strādā. Harijs to pašu teica. Man nepatīk, piemēram, varētu arī šurotā paprasīt kaut kur korķi. Reāli kā brauks ūdens šlenderēsies vai korķi. Tev būs uzdevums. Indīte mētājās, jo mums bail no kukaiņiem. Tev būs uzdevums palīst apakšā un pastīties, kas ar tiem netīriem ūdeņiem. Nē, attaisīt krānu varbūt vajag. Virzaļš. Ulala. Bija kaut kur te, ja? Jā. Reku šitiem. Tais vaļā, ir tur kaut kas ir. Tā jau kanalizācija, tie netīrie ūdeņi. Nē, viņš ir vaļā, baiba. Tad viss. Tur viss ir izliets. Tad aiztais viņš ciet. Tā. Nevar saprast, kas te notika, kas te nē. Mēs lēnā garā ejam. Bet, rezumē ir tāds, ka tāds kāds nekāds. Daudz jādara, ir darbiņi, ko darīt. Vakardien arī skatījāmies, kā viņu sauc, Rudolfs, ja? To, ko mēs vakardien skatījāmies. Par to kemperistu.
Daidž arī teica, ka viņam daudz darbiņu, bet, nu, tur ir zelta rociņas un cilvēks pats forši sataisīs visu. Tā kā, jā, katru jāsaka visiem youtuberistiem. Piesakojam, spiežam pirkstiņus, laikiņus, nē, bet īkšķīšas. Un, jā, noteikti, kad sniegsim vēl jaunus daudz video foršus. Labi, čivriu pagaidām.